Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņa. Supermeni un Dainis Zāģeris. Visiem ir skaidrs, ka spēks ir brāļos Kozlovos un Daiņos. Vai ne tā? Ir, jā. Dainis, es atvainojos, es ņēmu atpakaļ vārdus par to, ka es esmu stiprākais vīrietis Latvijā. Tas bija tāds diezgan neveikls jociņš. Bet, Reku, ņem planšete, ņem mikrofons un vadi tālāk, un es iešu pacelāt hanteli, man ar ko nodarboties. Labvakar. Sniegšu nelielu interviju. Kā jūs šobrīd jūtaties? Baigi liels prieks, ka mēs tikām līdz finālām. Viss būs šokos. Vai jums tiešām izdevās viss, ko šodien bijāt ieplānojuši? Viennozīmīgi viss, un es domāju, ka skatītājiem arī patikās. Ļoti labi. Kā mūsu Dainim sokās spēcīgajiem? Šādi tāda pamatiņa jau ir. Jūtos ļoti labi, Agri, ja tu gribi to var pamēģināt, jo Jāni, tavs komentārs. Agri. Tie ir 85 kilogrami. Viss? Jāni, lūdzu, tavs komentārs. Ja, izskatās tiešām nereāli pacelt, jo neviens nevar pacelt viņu, tā izskatās, jā. Labi. Supermeni, super, ar humoru un stieņu ar zvaigzni, super, viss ir, Malači, bez komentāriem, forši. Agri, tu esi atelpojies? Ko tu teici? Jāna, tavs komentārs.
Mans komentārs, jā. Iesi pacelt, varbūt? Nē. Jūsu grupas nosaukums pilnībā atbilst tam, ko jūs performējat un tam, kas jūs īstenībā esat. Agri, lūdzu, tavs komentārs. Es domāju, ka te bija tāda figūra un visādi vingrinājumi un visādi pārsteiguma esence, un tas man ļoti patika, un tas bija īsi, konkrēti un baigi forši. Paldies! Jā, paldies! Agri, 10 sekundes zvaigznei. Vai es varēšu trāpīt pēc tās cilāšanas? Man baigi trīc roku drosmīgi. Paldies, Agri! Jāna, tavas 10 sekundes zvaigznei. Nu, roku trīci ir ne tikai no cilāšanas. Jāni, un tavas 10 sekundes zvaigznei. Man rokas netrīc. Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņi.